mēs, kā Ignitis Renewables, jau šobrīd veicam investīcijas saules parka attīstībā, Tukuma novadā. Un, attiecīgi, mēs izvērtējām arī iespēju diferencēt mūsu portfeli un pievienot saules parkam arī vēja ģenerējošos iekārtas. Un tāpēc mēs sākām arī izpēti par vēja elektrostacijas attīstību konkrētajā teritorijā. Plus, protams, jāņem vērā ir tas, ka veicot investīcijas, mēs jau attīstam augstsprieguma tīkla infrastruktūru, respektīvi izbūvējam apakšstacijas, izbūvējam kabeļu līnijas. Kā arī šajā teritorijā mēs izvērtējam arī vēja ātrumus un redzam, ka tas ir pietiekams, lai vēja elektrostacijas attīstītu konkrētajā teritorijā. Atnācām no pilsētas uz ilgi meklētu vietu, meklējam šo vietu kaut kādus gandrīz 10 gadus, kur dzīvot, saimniekot, audzināt bērnus. Atnācām uz vietu, ko sauc par Mieriņiem, un kaut kā tā sanāca, ka janvāra sākumā uzzinājām, ka mūsu mieru burtiski vai pārvalk krustu pāri šī ziņa, ka šeit arī plānojās būvēt milzīgs vēja parks. Patiesībā sajūtas ir ļoti, ļoti skumjas, jo tajā brīdī, kad mēs veidojām dārzu, pat nebija ne ļaunākajās nojausmās, ka šeit kaut kas tāds plānojas. Jo mēs veidojām dārzu ainaviski ar iepludināšanu vispār apkārtējā ainavā. Tāpēc šobrīd šis viss izskatās ļoti, ļoti skumji. Man ir tāda nolemtības sajūta. Man ir sajūta, ka šeit viss beigsies. Šeit neatgriezīsies bērni. Visam būs beigas. Es Irlavā esmu nodzīvojis visu mūžu. Un 54 gadus no šī te mūža es esmu pavadījis medībās, staigājot pa mežiem, pa laukiem. Un vienmēr esmu priecājies, ka šeit ir daudz mežu, daudz dzīvnieku, daudz dažādu putnu, citas dzīves radības, bites ļoti daudziem cilvēkiem ir. Skatoties uz to, kā tiek plānot šis vēju parks ar visiem šiem lielajiem ģeneratoriem, ar lielo apbūvi, ar dažādiem pievedceļiem un vispārējo, es tā saprotu, ka daba tiks ļoti pārveidota. Un brīdī, kad jūs izvēlējāties rūpīgi savu īpašumu, ja jūs būtu zinājuši, ka šeit būs vēja parks, vai jūs būtu izvēlējušies šo īpašumu? Noteikti nē, jo jau tāpēc jūs minēju, mēs vairāk kā, gandrīz 10 gadus vai vairāk kā 10 gadus rūpīgi meklējām vietu, kur saimniekot, kur mēs būtu tiešām tādā dabas nostūrī, klusumā, mierā, harmonijā, daļai arī dēļ kaut kādām veselības lietām, tie apstākļi bija tādi, kāpēc meklējām arī to dzīvošanu ārpus pilsētas. Pie tam ir vairākas idejas par saimniekošanu, par lauku turismu, par bioloģisko saimniecību. Tāpēc meklējām vietu, kur ir vairāk hektāri, kur varam darboties un tā, bet šobrīd sanāk, tas viss ir uzlikts uz lielas jautājuma zīmes. Tajā brīdī man neienāca prātā meklēt kaut kādu institūciju dokumentos, kaut kādās lapās, to, ka šeit varētu būt šāds vēja parks, jo mēs tā ļoti aktīvi ar to saskārāmies šajā janvāra sākumā. Mūs par to informēja nevis pašvaldība, bet pats attīstītājs, lai gan pašvaldība šo ieceru zināja jau pagājušo gadu. Un nekur citur tā informācija publiski nebija pieejama. Un trakākais ir tas, ka tas jau nav vienīgais vēja parks Tukuma pusē. Mēs lieliski zinām, ka viens vēja parks jau būvējās Pienavas pusē, ar visu to, ka tur 10 000 iedzīvotāji, vairāk kā 10 000 iedzīvotāji pateikuši nē šim vēja parkam. Šobrīd būvējās lielākais saules parks Latvijā, netālu no Jaunmoku pils. Savukārt, te mēs esam ar attīstītāju ieceri izveidot vēl vienu vēja parku ar vismaz 25 turbīnām, nepilni 300 metru augstumā. Tepat ir vēl viens Latvenergo projekts blakus Vānē ar 50 turbīnām, vēl lielākā augstumā. Un tepat mums blakus novados arī plānojas vairāk vēja parkas. Mēs ar vīru tā smejamies, gan kā pie Tukuma robežas, gan drīz vai tas viss sāksies tā, kaut kur pie Latvijas robežas, Lietuvas robežas, tas viss apmērs kaut kur arī beigsies. Jo tas apmērs nav saprotams. Šobrīd sanāk tā, ka paralēli notiek vairāk nekā 100 cīvēnu procesi. Un ja viņus visus uzbūvē, tad Latvijā būtu aptuveni 3000 vēja turbīnas.
Tas galīgi neiet kopā ar to, ko saka ministrijas. Ministrijas saka, Latvijā maksimums būtu jāuzbūvē 200-250 turbīnas. Tad nav skaidrs, kāpēc šobrīd, kad nav izstrādāts šis normatīvo aktu regulējums, nav sakārtot ministra kabineta noteikumi, kāpēc šie IVM procesi netiek apturēti, kāpēc netiek izstrādāts viss, ko valstī ir bijis jāizdara. Un tad netiek atrastas tās vietas, kurās būtu mazāk ietekme uz cilvēkiem, mazāk ietekme uz ainavu, mazāk ietekme uz saimniekošanu. Jo attīstītais vējparka kartē ir ielicis arī attēlu no Jaunmūkpils. Tie ir 24 km. Visas turbīnas ir perfekti redzamas. Var teikt, ka Tukuma šajā pusē nebūs laikam neviens kalniņš pa auguriņš, kur šos te vējparkus nevarēs redzēt. Un to tā ir arī tāda milzīga ietekme uz vispār kopējo ainavu, uz visu, kas mums šeit ir svarīgs. Tad, kad mēs saņēmām IVN tagad to gala ziņojumu, kas mums ir jāizskata, kas ir apspriešanā, tad pilnīgi katrā pozīcijā ir ietekme, un tā ietekme ir neatgriezeniska. Gan uz ainavu, gan troksnis, gan mirguļošana, gan visas tās lietas. Tā ietekme ir neatgriezeniska un vairs nekad nebūs tā, kā ir tagad. Vairāk kā skaidrs ir tas, ka jaunā paudze šeit neatgriezīsies. Un beigsies tā dzīvība, mēs ļoti iespējams, kad ar vīru savu dzīvi šeit nodzīvosim, ļoti iespējams, kad skaņa būs tik traucējoša, kad arī mēs šeit nenodzīvosim savu dzīvi un pārvāksimies, jo, ja palasa kāda ietekme būs uz dzīvnieku un vēl visiem pārējiem, tad ļoti iespējams mums šeit vienkārši nebūs vairs vietas, jo mēs nevarēsim šeit padzīvot. Un kurš normāls cilvēks pirks sev īpašumu un nāks dzīvot ģeneratoru tuvumā? Neviens. Mums vienkārši tas ir jau dzimtas īpašums. Mums vecais tēvs viņu pats uzcēlis ar savām rokām, tad šeit dzīvo mani vecāki, tagad šeit dzīvojam mēs, un tā doma bija tāda, ka šeit arī dzīvos mūsu bērni, bet šobrīd izskatās, ka mēs būsim pēdējā paudze, kas šeit dzīvos. Ja tas ir vēja parks, ja tas ir ar skaņu, ar visu pārējo, un kaitīgumu, kas vēl nav novērtēts, tad ietekme var būt 50% un vairāk uz mājokļu vērtību. Es nerunāšu par lauksaimniecības vai meža vērtību, bet tieši uz mājokļu vērtību. Ja tur ir, pieņemsim, lauku māja, tad viņas vērtība varētu samazināties par 50% un vairāk %. No malas izskatās, ka tas ir mērķtiecīga rīcība, lai iztīrītu Latvijas laukus no cilvēkiem. Jā, valdības līmenī šobrīd tiek runāts par to, ka mēs gribam, lai cilvēki dzīvo laukos, tad faktiski šāda rīcība ir gluži pretēji šim mērķim, jo cilvēki nedzīvo šo propeleru tuvumā, viņi bēgs no viņiem. Un ja vēl tie būtu, teiksim, vēja parki ar Grobiņas un Ventspils augstumu, kur ir šie 76-80 metri, tad es pieļauju, ka daži lauku cilvēki varbūt tās arī būtu ar mieru dzīvot ne pārāk lielā attālumā no viņiem. Ja tas būtu, pieņemsim, kaut vai 5 mastu ar visu propeleru augstumu no īpašuma robežas, nevis no dzīvojamās mājas, tad iespējams, ka būtu cilvēki, kas būtu gatavi dzīvot, jo tā ietekme nebūtu tik liela. Bet ja tie ir 300 metrīgi un 800 metri no mājas, tad rēķinieties ar to, ka faktiski, ja tas ir tikai 800 metri no mājas, 300 metru augsts mazs, tad cik viņš kopumā zemes teritorijas apgrūtina, ja cilvēks ir pircis īpašumu bez apgrūtinājuma, un šobrīd viņam pēkšņi uzliek šādu veidu apgrūtinājumu, tad pirmkārt viņš tiek ierobežots vispār jebkad savā teritorijā uzbūvēt kaut ko citu. Tātad jauna dzīvojamā māja citā vietā savā zemes gabalā, viņš faktiski tiek ierobežots. Un tas nav godīgi, es uzskatu, ka ir pārkāpta satversmes vairāk panti, un es uzskatu, ka tas nav pieļaujams. Es dzīvoju patālu no šejienes, 25 laikam aptuveni varētu būt kilometri taisnā līnijā, un tomēr arī es ieraudzīju, ka vizualizācijās arī no manām mājām būs redzams šis te. Un turklāt es dzīvoju ļoti gleznainā apvidū, kur ir īpašas dabas ainavas, kur ir Jaunmoku pils, ir Vecmoku muižas,
drupas, parks, ir garākā Liepu aleja Baltijas valstīs, un tās ir īpašas vērtības, dabas vērtības, un tas viss tiks redzēts. Un, manuprāt, tas ir vienkārši jautājums par komunikāciju, atklāt sarunu attiecībā par to, kas ir vēja elektrostacijas, kādu ietekmi tie rada un kāda tā ikdiena ir paredzēta pēc vēja elektrostacijas izbūvēm. Tādējādi es domāju, ka šeit ir jautājums vairāk par komunikāciju, izskaidrojošu darbu, un tas ir ilgtermiņa process. Es domāju, tas ir viens no galvenajiem atslēgas momentiem, kas varbūt rada to pretnostatījumu. Tas ir kaut kas jauns Latvijā. Kaut arī tas ir Eiropā, pasaulē diezgan jau esoša tehnoloģija, arī Latvijā diezgan esoša tehnoloģija, bet šādos apmēros pie Latvijā tas ir kaut kas jauns. Un, es domāju, tas ir vienkārši tāds dabisks pretestības pirmais moments attiecībā uz šo, bet kas ir ārkārtīgi būtiski, lai viņu varētu atklāt, runāt, izskaidrot un komunicēt. Un tad, es domāju, tā pretestība arī varētu mazināties. Vides aspekti noteikti ir viens arī no būtiskajiem momentiem un ietekmi uz dabu. Tas ir viens no aspektiem, kāpēc arī tiek samazināta vēja elektrostacijas apjoms, bet jāņem vērā, ka arī izlasot ietekmi uz vidu novērtējumu ziņojumu, tur arī ir runāts par ainaviskām vērtībām un ainavisko ietekmi, un tas arī visticamāk var vēl pakoriģēt to gan vēja elektrostaciju izvietojumu, gan vēja elektrostaciju skaitu kā tādu. Man ir nozīmīgi tas, kas notiek ar Latvijas dabu, nevis tikai ar manu sētu. Un tas, ka šis ietekmēs pilnīgi visu Latvijas dabu, ir nenoliedzami, acīm redzami, lai ko arī tur tie eksperti nesazīmētu uz papīra, es tam visam neticu, jo mēs arī mākam lasīt angļu valodā, starptautiskus pētījumus, un mēs zinām, ka tie dati, kas tiek ņemti vērā, viņi ir izselekcionēti pēc kaut kādām pazīmēm, un mūsu rīcībā ir dati gan par ietekmi uz veselību, negatīvu ietekmi uz veselību, gan dzīvnieku, gan cilvēku, gan tas ir gan dzirdamā skaņa, gan infraskaņa, tāpat par utilizāciju, visi tie jautājumi. Ja? Un tas, ko es gribēju uzsvērt, ka man ir ļoti, ļoti skumji par to, ka mēs tiekam vazātais deguna, ka mums rada tāda ilūzija piedalieties. Esiet aktīvi, izsakiet savu viedokli, rakstiet vēstules, ieteikumus, nāciet uz sapulcēm, runājiet, jūs tiksiet uzklausīt. Ziniet, cik mēs rakstam vēstules? Mēs esam izrakstījusi uz visiem, kam vien varēja tās vēstules rakstīt. Un mēs saņemam copy-paste atbildes, kas ir tīra atrakstīšanās, neatbildētas pēc būtības. Mēs varam burtiski salīdzināt, jo mēs esam kontaktā šie te Latvijas aktīvisti visās Latvijas vietās. Mēs saņemam vienas un tās pašas atbildes. Un ir redzams, ka cilvēku iesaistīšanās un cilvēku teikšana, un tā saucamais teiciens vara pieder tautai, ir fikcija. Tas tā nestrādā. Par mums ņirgājas. Jo, jā, runāt jūs varat, bet mēs darām, kā mēs gribam. Tas ir tas skumjais. Es sazvanījos ar rubuļu saimnieku, un viņam ir 3 turbīnas, kas viņam ir tuvāk par 800 metriem ielikts, vispār viņam nezinot. Un viņas ir šai IVN ziņojumā. IVN ziņojumā ir ieliktas turbīnas 5, kuras viņi apgalvo, ka pašvaldība izsludinās izsoli uz viņām. Kaut gan mēs vakar darba grupā uzzinājām no pašvaldības, ka nav šāds apstiprinājums, ka izsolīs, bet viņas jau tur ir iekšā. Un tas viss tiek darīts tikai tāpēc, ka lai cilvēkiem noslēp to patieso informāciju un cilvēki mierīgi pieņem to, un tad, kad ir par vēlu, viņi jau vairs nevar protestēt. Viņi nevar iebilst par to. Pirmām kārtām jāņem vērā ir tas, ka šis īpašums tiek apgrūtināts. Tas nozīmē, ka viensāts vieta kā tāda viņa nav iespējams pēc tam vairs pārdot. Tas nozīmē, ka viņai būs degradēta zemes vērtība, jo principā no jauna neviens tur neko būvēt negribēs. Īpaši šādu objektu tuvumā. Par to ir jārēķinās, ka pārdot šādu īpašumu būs diezgan neiespējami. Mēs darbojamies normatīvo aktu regulējumā. Mēs nevienā mirklī neesam pārkāpuši nevienu regulējumu. Un regulējums nosaka, ka vēja elektrostacijas drīkst attīstīt ne tuvāk par 800 metriem no dzīvojamām mājām. Un šajā vēja parkā tas noteikti ir ņemts vērā. Tāda faktiski ietekmē arī medības, jā, jo mēs šobrīd nevaram saprast, kur būs kaut kādas robežas, kur būs jauni kaut kādi ceļi, kur būs izcirtumi, kur varbūt
būs kaut kāds jauns apbūves, kurš mēs patreiz nespējam prognozēt. Un tas, protams, radīs šķēršļus dzīvniekiem. Arī tas pats starojums, kas nāk no šiem te ģeneratoriem. Un es domāju, ka dzīvnieki ļoti jūt to. Un, ja dzīvnieki migrēs projām, tad ieročos krāsies putekļi un zirnekļi un mums nebūs kur medīt. No vienas puses mēs saprotam kā pašvaldība, ka mums vajag attīstīt ekonomiku, un mēs arī zinām valsts uzstādījumus, ka šādi vēja parki kaut kādā apjomā valstī ir nepieciešami. No otras puses mēs, protams, gribam, lai šis process būtu arī no valsts puses daudz regulētāks, daudz saprotamāks, lai mēs kā pašvaldība iedzīvotājiem daudz precīzāk varētu paskaidrot, ja tas ir nepieciešams, kāpēc tas ir nepieciešams un kādā apjomā. Un Tukuma novads jau ir ļoti daudz izdarījis atjaunojumās enerģētikas jomā. Mums jau viens no vēja parkiem attīstās, un mums arī ir viens no lielākajiem Baltijā saules parkiem attīstās. Līdz ar to varbūt šis ir tas robeža, kur Tukuma novadam arī pietiek. Es jau uzskatu, ka īstenībā vajadzēja kaut kā vai kvotēt, jeb valstiski noteikti, kurā vietā cik liels jaudas ir nepieciešams. Kā jūs jau pareizi teicāt, mums jau, man liekas, ka 152, 154 megavati ir šis te vēja parks, kas būs Žūgas pagastā, un attiecībā uz sauli šī pat kompānija Gnitis būvē 107 hektāriem, arī 107 megavati un mazāki parki, kas ir no 5 līdz 10 hektāriem. Arī, man liekas, tuvojās kaut kādiem 10, jo mēs reiķinām, ka saules parki varētu būt jau pie kāda 250 hektārā. Tā kā mūsu novadā varētu būt, es teiktu, ka ja visi tie projekti, kas tagad saplānoti, tad varētu būt jau pie kaut kādiem gan arī 450 megavatiem, ieskaitot šīs dienas projektu. Ja šis projekts kaut kādā veidā apstājās, tad par tiem 170 megavatiem viss šis pasākums ir mazāks. Kas satrauc tas, ka valsts nav izdarījusi savu mājas darbu, ka šajā enerģētikas jomā ir milzīgs hauss un bardaks, un ka šobrīd šo mājas darbu, šos pienākumus pa lielam veids vietēji iedzīvotāji. Pētot, analizējot, rakstot, domājot, piedāvājot, bet tas, ar ko mēs saskaramies, ar diezgan lielu vienaldzību, ar ignorēšanu un ar tādu bezdarbību. Būtībā šobrīd ministrijas uz mūsu vēstulēm iesniegumiem atbild nevis pēc būtības, bet atbild ar tādiem ļoti vispārīgiem kaut kādiem faktiem. Un es gribētu teikt, ka tās vēstules ir tādas slavas dziesmas vēja parkiem. Viņas ignorē to, ko domā iedzīvotāji, ignorē to, ka tiek pakļauts, ir risks iedzīvotāju veselībai, bioloģiskām saimniekošanām, lauku turisma, mainavai, dažādiem šiem aspektiem, ko visus pat nevar uzskaitīt. Ņemot vērā to, ka šobrīd mēs nevaram vairs ticēt tam, kas ir rakstīts attīstības plānā, ne tam, kas ir rakstīts teritorijas plānā, tad es gribētu teikt, ka ir vispār bīstami pirkt kaut kādu īpašumu, jo tu nezini, kas būs pēc gada vai 2. Jo faktiski nav vienotas datubāzes, kur šos riskus izpētīt, kur ar šiem riskiem iepazīties. Un, ja cilvēks, noskata vienkārši skaistu īpašumu kaut kur lauka apvidū, nekur nav teikt, ka pēc gada vai 2 viņam šāds parks blakus neuzradīsies. Un, faktiski nopērkot pa kaut kādiem 100 un vairāk tūkstošiem varbūt kvalitīvu īpašumu šodien, pēc 2-3 gadiem viņš varbūt maksās tikai pusi no vērtības. Un tad rodas jautājums, kā rīkosies kredītiestādes, kas būs nokreditējuši šādus īpašumus, vai viņus vispār izsniegs aizdevumus īpašumiem laukos, kur pastāv šādi riski, ka varētu šādus parkus veidot. Jo, ja mēs palūkojamies šajās valsts meža kartēs, kur ir izpētes teritorijas, tad viņas ir pilnībā pa visu Latviju, un mēs nevaram zināt, kura pēc gada vai pēc 2 būs jau iekrāsot zeltēm. Latvijas likumdošana absolūti nepasargā cilvēks, jo šobrīd normatīvi akti nav sakārtoti pēc uzraudzībai, un šobrīd cilvēks ir pilnīgi nesakārtots. Piemēram, mirgošana ir uzdota pēc ģeneratoru izbūves uzraudzīt pašvaldībai, bet nav normatīvi akti, kas to regulē. Tieši tāpat nav normatīvi akti, kas regulē infraskaņu, un tieši tāpat nav normatīvi akti, kas regulē un nosaka kaut kādus ierobežojumus cilvēku veselības uzraudzībai tieši šajā vēja ģeneratoru jomā.
Un tas ir tas, kas ir pilnīgi abnormāli, kad pieļauj būvēt vēja ģenerators pie nesakārtotas likumdošanas, kas absolūti nepasargā Latvijas iedzīvotājus. Tiek pārkāptas visas cilvēktiesības, gan uz drošu dzīvi, gan uz drošu veselību, gan uz īpašumtiesībām, gan uz visu. Visas cilvēktiesības šajā jomā tiek pārkāptas. Valsts ir nolikusi patiesībā pašvaldības tādā sacensībā, kura izdomās vairāk argumentus, lai viņa vēja parks būtu pēdējais. Manuprāt, un arī pretnostatīva valsts likumdošana šobrīd pašvaldības pret iedzīvotājiem, jo mēs redzam, ka likumdošanas ziņā likumdošana iet tajā virzienā, ka pašvaldību ietekme un teikšana ir krietni mazāk, likumdošana mainās, IVN procesu, IVN ziņojumu vairs pašvaldība nestiprinās virs 50 megavatiem un tā tālāk. Tai pašā laikā mēs dzirdam valsts atbildīgo amatpersonu retoriku, kad par visu atbild pašvaldības var lemt, atļaut, neatļaut un tā tālāk. Mēs šos visus jautājumus arī esam aktualizējuši pašvaldību savienībā un starp pašvaldībām runājuši un dalījušies ar savu pieredzi. Un, šobrīd kaut kāds progress ir. Ja salīdzināt to diskusiju, kas bija 4-5 gadus atpakaļ, kad mēs runājam par Pienavas parku, tad šobrīd neliels progress valsts pusē ir. Kad valsts iestādes ministrijas sāks apzināties, ka viņām jābūt vienotam dialogam un ka vienotai nostājai jābūt. Jo mēs redzam, stratēģijā mums ir vieni cipari, ministrijas saka citus ciparus, cik vēja parks uzbūvēs. IVN procedūrās šobrīd vispār ir radīts haoss, ir 18,000 megavatu un pār pa 70 IVN procedūrām visā valstī. Līdz ar to skaidrs, ka šī tāda valsts radītā haotiskā situācija, redzam kādu viļņošanos un kādas sabiedrības neapmierinātību rada. Daudz labāk būtu, ja valstī būtu vienota nostāja, kas būtu saskaņot ar pašvaldībām, un kad pašvaldības kopā ar valsti varētu skaidrot, cik daudz precīzi nepieciešams, kur tas vismazāk ietekmē vidi, kur tas ir visizdevīgāk iedzīvotājiem un kāds iedzīvotājiem no tā ir labums. Diemžēl šis mājas darbs nav izdarīts, un šobrīd mēs ejam tādam procesam, kad visā valstī ir protestu akcijas, visā valstī ir diskusijas par šo tēmu, un sabiedrībā līdz galam tas nav izskaidrots. Pašlaik sajūta ir tāda, ka pašvaldība ir mazliet ielikta tādās skrūspīlēs, jo iedzīvotājiem ir iebildumi, attīstītājiem ir tiesības šos projektus realizēt. Nav īstenībā, es teiktu, ka nav skaidri noteikumi, uz kādiem visus šos parkus un šos notikumus var balstīt. Mēs sākām ar 32 turbīnām, jeb iecerēm, ko mēs vēlējāmies attīstīt. Un šis process, kas ir noticis līdz šim, un mēs esam noslēdzošajā sabiedriskajā apspriešanā un izgājuši cauri darba grupām, mēs esam uzklausījuši ekspertu vērtējumus, mēs esam strādājuši ar sabiedrības viedokli. Un šobrīd mēs redzam, ka iespēja attīstīt no 32 palikuši 25 turbīnas. Respektīvi, es domāju, tas ir tas rezultāts, ka mēs ieklausamies, skatāmies un vērtējam, kāda ir tas attīstības potenciāls iespējams. Plus šī diskusija nav beigusies, šī komunikācija nav beigusies. Šodien ir arī tas noslēdzošā daļa, un visi viedokļi, kas no sabiedrības tiks saņemti, tie arī tiks izvērtēti un skatīsimies, kuros momentos ir vēl iespējams atrast saskarsmes un kompromisu punktus. Faktiski lielākā mūsu problēma jau ir tā, ka mūsu visi šie attīstītāji un arī valsts institūcijas dzīvo atrautībā no reālās dzīves. Viņi domā tikai par naudu. Kā iegūt pēc iespējas vairāk naudu, kā nopelnīt, un tad pēc mums kaut ūdens plūdi. Mums kaut kā tā nepatīk šajā valstī dzīvojot. Laikam tas visgraujošākais ir tas, ka es īsti nesaprotu, kā bizness, īpaši mūsu gadījumā, kur atnāk lietuviešu kompānija, kā bizness var būt tā kā atbalstāms vairāk nekā cilvēktiesības, kā var būt tā, ka šo turbīnu var nolikt 800 metrus no mājas, nevis no mūsu zemes robežām, jo tas būtībā nozīmē to, ka šajos 800 metros iestājās apgrūtinājums. Cilvēki vairs šajā zemē nevar kaut ko būvēt, ko darīt. Šie cilvēki, kas šādā veidā uzskata, ka viņi pelnīs naudu, tad viņi to darīs uz daudz nelaimīgu ģimeņu rēķinu. Un katru reizi, kad viņi maksās veikalā, es gribētu, lai viņš atcerās, ka
viņš tērē naudu, kuru nopelnījis uz citu nelaimi, uz to, ka cits ir kļuvis nelaimīgs uz šo rēķinu. Mēs vienmēr esam par jaunām tehnoloģijām un par atjaunojamo energoresursu papildināšanu, bet tas ir pilnīgi nenormāli, ja viņas būvē cilvēku dzīves vietām tuvumā. Un tā saules paneļa ietekme jau, es neietekmēju kaimiņu ar viņiem. Protams, ka mana problēma pēc tam būs domāt, kad viņi beigs savu lietošanas, kalpošanas laiku, man būs jādomā, kā viņus nodot, kuram atkrituma apsaimniekotājiem. Un tā būs problēma, ko es apzinos, ka man tas būs jāizdomā. Bet es neapdraudu nevienu no kaimiņiem. Šīs turbīnas, kas mums ir paredzēts 5, tie ir Irlavas vietējie 2 iedzīvotāji, tie pat nav uzņēmumi, 2 iedzīvotāji, kas ar savu alkatību apdraud 300 mājsaimniecības. Tas vienkārši ir kosmos. Es principā neesmu pret vēja enerģiju kā tādu, arī un pret saules enerģiju es neesmu. Tas viss var būt, bet tam jābūt kaut kādās saprāta robežās. Un es domāju, ka taisni, ja mēs paskatāmies arī to karti, kur ir pieteikti šie projekti, un tur tie ierēģi ir tā optimistiski šobrīd saka, ko jūs tur uztraucaties. Labi, ka 15% no tā tiks realizēts, kas tai kartē ir iekšā. Es domāju, ka vajadzētu sākt no otra gala, ka vajadzētu vispirms valstī vajadzētu izstrādāt savu kaut kādu politiku, kaut kādā veidā stratēģiju, kur mēs šos parkus liksim, kā viņi attīstīsies, un tikai pēc tam sākt šo te procesu nevis no otra gala. Piesakās visi, kam nav slinkums, sazīmē pilnu karti ar imbuļiem, un tad pēc tam tagad cilvēkus mierina, jūs neuztraucieties. Tas jau nekas, ka viņi tur ir sazīmēti, tie jau nebūs. Es neesmu pret šo vēja enerģiju un uzskatu, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji nebūs pret, ja būs samērīgs turbīna augstums un ja tiks ievērots attālums nevis no mājām, bet no īpašuma robežas. Attīstītāji meklē vietas, kur var attīstīt. Pretī ir līgumi, kuriem tiek noslēgti vai no nodoma protokoli, jeb kaut kāda savādāka dokumenta, un uz tā bāze jau tikai attīstās. Ja mēs tā teiktu, ka sabiedrība ir arī tādā veidā daļēji sašķelta, jo ir kas vēlas, kad ar savu īpašumu nopelnīt, un ir daļa, kuriem liekas, ka tas nav pieņemami, jeb ir slikti. Dotajā mirklī arī priekšlikumi, kas nāk uz teritoriju plānojumu, ir vesela kaudze, kas pasaka, ka mums nevajag, un te pašā laikā ir tādi, kas lūdz mainīt kaut kādas parametrus, lai varētu šis vēja stacijas uzbūvēt. Manuprāt, vēja ģeneratori būtu jāuzstāda neapdzīvotās, ļoti maz apdzīvotās vietās, tādās vietās, kur tas netraucē cilvēkiem ikdienas dzīvi un nepasliktina dzīves apstākļus. Purvos tālu prom, jūrā tālu prom, un tur, kur tas pilnīgi netraucē to cilvēku ikdienas dzīvi. Katrā gadījumā vēja ģeneratoriem noteikti būtu jābūt degradētā vidē, kurā netraucē cilvēkiem, kuri šeit jau dzīvo, kuri gadiem ir kopuši savu zemīti, savus īpašumus. Tā ir noteikti jābūt degradētai vidē. Katrā gadījumā lauksaimniecības zemē tai nav jābūt. Es domāju, ka tās ir dažādas degradētās teritorijas, kuras mums valstī ir pietiekami. Ir visādi veci poligoni, armijas tie poligoni bijušie Padomju Savienības. Tad ir arī dažādi karjeri, kas ir purvi. Mums arī ļoti liela jūras platība. Un ja man te arī tie mani kritizētāji atsaucās uz to, ka lūk, tur Dānijā un Holandē, Nīderlandē, tur ir ļoti daudz šo te vēju parku un vēja ģeneratori salikti. Jā, bet viņiem visas šīs teritorijas ir daudz savādākas kā šeit Latvijā. Viņiem nav tādi kalni, nav tādi meži kā šeit. Tāpēc arī viņi ļoti, ļoti daudz no šiem ģeneratoriem tieši liek jūrā iekšā tālu no krasta nost, lai tas netraucētu cilvēkiem. Pie mums tas tiek maksimāli tomēr pietuvināts dažādām apdzīvotajām vietām. Un es baidos, ka arī, ja mēs runājam par turismu attīstību Latvijā, tad ne jau no ārzemnieki brauks uz šejienu skatīties uz vēja ģeneratoriem. Viņi brauc skatīties šeit uz mūsu dabu, neskarto dabu, priecāties par to, kas šeit ir. Un ja te būs salikt tādi krāmi pilnu Latviju, tad arī turisms droši vien būs pilnīgi savādāks. Kompromiss varētu būt tāds, ka mums ir jāsameklē valstī vietas, kur tās apjoms, kas mums ir nepieciešams, pirmkārt jānodefinē
valsts pusē, cik tas ir, vai tie ir 1500 megawati, vai tie ir 5000 megawati, vai 3000 megawati, cik reāli būs stratēģijā. Ir 5000 megawati, ministrs pēdējo reizi pašvaldībām teica, ka par 1500 megavatiem vairāk neuzbūvēs pa visu Latviju. No 1500 megavatiem mēs varam atrast valstī vietas, kur tas skars daudz mazāk iedzīvotājs nekā šis Tumes parks šeit. Līdz ar to es koncentrētos uz to, kad mums ir jāatrod, kur tas iedzīvotājs vietas, teiksim, kā tas ir Kaigapurvu gadījumā, kur tas skar 2 km radiusā 18 mājas. Mums šeit ir vairākas 100 mājas, viensētas, kuras skar šīs vēja parks. Mēs varam atrast labākas vietas šādam vēja parkam.